Sveiki, mani sauc Aigars, un šodien mums tātad būs instruktāža noliktavas un ekspedītoru darbiniekiem. Tātad runāsim faktiski par 3 jautājumiem - individuāliem aizsardzības līdzekļiem, smaguma pārvietošanu un ugunsdrošību. Sākam mēs ar individuāliem aizsardzības līdzekļiem, tātad par apaviem, darba apaviem un aizsarga apaviem un ar ko tad tie viens no otra atšķirās. Tātad visiem ir pieejamas šādas info lapas, viņas var dabūt, un viņas ir domātas tieši, lai palīdzētu saprast, ko tad es vēlos pirkt, vai ko es esmu nopircis, vai kas man ir iedots. Skatāmies tātad nedaudz par to, ko tur var redzēt. Tātad, ja mums ir šī te drošības zīme, kad ir jālieto darba apavi, faktiski iet runa par darba apaviem vai aizsarga apaviem. Ja mēs izliekam šādu zīmi, neiet runa par vienkāršiem apaviem. Tātad vienkārši apavi principā paredzēti vienkāršiem darbiem, kur nav nekādu būtisku risku, līdz ar to, teiksim, ne noliktavā, nekur citur īsti ar tādiem vienkāršiem apaviem strādāt nevar. Tas būtu vairāk tāda, kad ir kaut kur jāaiziet vienkārši bez darba, tam apmēram būtu paredzēts šie te apavi. Nav līdz ar to nekāda šī te aizsardzība. Ja kaut kas notiek, tad faktiski tiek traumētas kājas. Un 2 jautājumi, kas ir faktiski visiem tagad un uz priekšu, tas ir gan to, kad ir dažādi materiāli, mēs zinām dabīgi, sintētiski, ādiski, sintētiski ādu un tam līdzīgi. Ir jāskatās, jo, piemēram, es zinu, ka daudziem ar tie paši sintētiski āda izraisa kaut kādas papildus svišanas, līdz ar to vairāk baktērijas veidojas, vairāk smirt kājas un arī, protams, bojājās. Un tas pats ir par šiem higienas jautājumiem, tātad žāvēšana, dezinfekcija, kopšana. Par to tad parunājam nedaudz vēlāk, bet principā viņi ir svarīgi visiem apaviem, neatkarīgi no tā, vai tie ir vienkārši apavi vai aizsarga apavi. Tad ir darba apavi. Principā mēs viņus varam atpazīt pēc šiem te O apzīmējumiem. Viņi jau ir specifiskāku darbu veikšanai, attiecīgi ir vai nav šī te papēža aizsardzība, bet tikai tad es esmu atzīmējis to daļu, kurai varētu būt šī aizsardzība. Attiecīgi, ja tur notiek netīša uzbraukšana virsū vai kaut kāda, tad protams, kāja netiek satraumēta tik ļoti vai vispār netiek satraumēta. Tāpat tās par materiāliem un higiēnu ir jāatcerās šajā te visā sakarā. Šeit ir tāda tabuliņa, tātad ir 4 klases, mēs augšā redzam OB, O1, O2, O4, un attiecībā no tā, kāds ir šis te kodējums, var būt klāt kaut kādas lietas. Līdz ar to mēs redzam, OB ir vienkāršākie, līdz ar to tur gaudais nosacījums ir, lai nav slīdēšana, par to parunāsim nedaudz vēlāk, kā tas ir atšifrējās. Un tālāk jau redzam, kad iespējams ir noslēgta papēža daļa, ja šiem te OB un visiem pārējiem, tad tālāk jau kaut kādas papildu īpašības nāk klāt. Jautājums, vai viņas konkrētam darbam vajag vai nevajag. Ķeramies pie tiem labākiem apaviem, ko mēs saucam par aizsarga apaviem. Tātad praktiski jebkuru darbu veikšanai var šobrīd sameklēt tādus apavus, kas pasargā šo kāju maksimāli. Līdz ar to tur ir ne tikai viss kājas, tātad gan pungals, gan papēdis, gan pēda. Ja es esmu iezīmējis ar šīm sarkanām bultiņām, tas ir tas minimums, kas tur tiek nodrošināts. Un, protams, tas nes līdzi arī to, ko mēs visi saucam par svīšanu, jo faktiski šīs daļas ir vai nu ar metālu vai ar plasmas, un caur to nekas kājai īsti, nekāds gaiss nevar pienākt. Līdz ar to ļoti svarīgi ir šī te vidējā daļa, lai tā būtu maksimāli no elpojoša materiāla, varbūt ar kaut kādiem tādiem lielākiem caurumiem, jo viss tas pārējais ir jāatcerās, ka tur nekāda faktiski veidināšana nenotiks. Tāpat par materiāliem, un kam ir nozīme, un tāpat par higiēnu. Tātad aizsarga apaviem ir vesels 6 vai 7 grupas, saucam kā gribiem, un te ir līdzīgi kā ar šiem OB apaviem. Tātad aizsarga apavi parādās ar S burtu, tātad zemākā klase ir
SB, nu un tad tālāk, kā mēs redzam, jo augstāka klase, jo vairākas īpašības attiecīgiem apaviem ir, un mēs, protams, kaut kādā brīdī varam izvēlēties. Mēs varam, protams, arī par līdzīgu cenu vai iegūt labākus apavus. Te ir jautājums, vai vienmēr tam ir tā nozīme, jo mēs varbūt tās kaut ko iegūstot, kaut ko atkal zaudējam. Tā kā tas viss ir jāskatās konkrētā situācijā. Un, protams, kad šiem te apaviem mēdz parādīties vēl citi kodējumi, viņi ir arī tajā lapā. Šeit tikai mēs apmēram varam runāt, ka tie attiecās vai nu uz visu kurpi, attiecīgi tur ir pateikts, vai nu viņi, teiksim, ar viņiem var augstumā strādāt, vai viņiem ir papildus mitruma aizsardzība. Tāpat par apavu virspusi, ja, kur ir svarīgi, lai mitrums neiet cauri, vai, teiksim, nevar sagriezt tik ļoti tos apavus un tam līdzīgi. Un te apakšā ir tas, ko es teicu, papildus aizsardzība pret slīdēšanu. Tātad vislabākā klase ir SRC. Tātad tur ir visas tās īpašības, kas pieder SRA un SRB. Tā tas pēc standarta ir paredzēts. Attiecīgi SRA ir zemākā klase, un šeit mēs varam izlasīt, ka tas tiek testēts uz keramikas flīzēm, kuras pārklāts ar mazgāšanas līdzekli. Un tas būtu tā kā apkopē būtu nomazgājis flīzes, attiecīgi apaviem uz šādas virsmas nevajadzētu slīdēt. Nākamie jau ir labāki, kur ir glicerīns, kas jau ir slīdoša viela uz metālu, un SRC, kā jau es teicu, ir abas šīs te pirmos klašu īpašības, līdz ar to, ja mēs gribam izvēlēties vismazāk slīdošos apavus, hipotētiski mums būtu jāizvērās ar SRC klasi. Tā kā augšā mēs redzam ESD, tas nozīmē, ka tur šeit manā kodējumā nav, bet tas ir principā elektroizolācijai, un SRC tad ar augstāko klasi, augstāko slīdēšanas klasi un S3 klases šie te aizsarga apavi. Par kopšanu. Tātad mums ir jāatcerās, ka svarīgi ir pašiem apaviem šī te kopšana, ja, un tur tātad ir vai nu smērējami līdzekļi, lai šī āda saglabātos, lai neplaisātu. Protams, ir runa arī par tīrību. Un otra lieta ir, protams, šie te smidzināmie līdzekļi. Ar smidzināmiem līdzekļiem gan ir jāuzmanās, jo ir līdzekļi, kuri veido tādu kā, plasmas kārtiņu, varētu vis tā pateikt vienkāršiem vārdiem, ja līdz ar to, protams, mēs radām papildus tā kā aizsardzības, ar kuru aizkavējās ventilācija. Tāpēc vienmēr, ja ir iespējams un to dara, protams, kopjam ar dabīgiem līdzekļiem, dabīgie, protams, ventilēsies vai elpos daudz labāk. Nākamā lieta ir protams, par apavu dezinfekciju. Tāda lieta, lai pasargātu no smirdīguma, jo atceramies, apavi smird, tā tad ir baktērijas, un tās ir tās, kas smird, nevis paši apavi, apavu materiāls, bet tieši baktērijas, un līdz ar to, ja mēs šīs baktērijas iznīcinam, apavi vairs nesmird. Viņi arī, protams, līdz ar to mazāk ir iespēja, ka baktērijas nokļūst zeķēs un tālāk uz kājām, un līdz ar to nesmirdēs ne zeķes, ne kājas, un mazāk bojāsies kājas, bet tam ir tāda, savu veidu loģika, bet viņi var nākt. Kājas nav atbilstoši sakārtotas, tātad viņas sasvīst, attiecīgi sasvīst zeķis, sasvīst apavi un sākās smirdoņi, visos trijos, tās ir baktērijas. Tātad mums ir izsmidzinām līdzekļi, ko mēs varam iesmidzināt iekšā, tur ir jāpalasa, bet principā viņi būtu jāsmidzina, teiksim, vismaz 2 reizes dienā, tas būtu tā ieteicams. Tad ir tādi speciāli ielikņi, ne tikai žāvēšanai, ir, protams, ielikņi žāvēšanai, bet, lai cīnītos ar šo te baktērijām, tad ir vajadzīgs kaut kāds ultravioletais starojums. Parasti tur ir tāds, līdz ar to tad viņš gan žāvē, gan veids šo te higienas apstrādi vai dezinfekciju. Un tad, protams, ir profesionāli uzņēmumos, kur izmanto speciālus dezinfekcijas skapis. Šie ir maziņi apaviem, bet varbūt lieli, kur reizē gan ir apģērbiem, gan cimdiem, gan tam līdzīgi. Tā kā to variantu mūsdienās ir diezgan daudz. Bet tā galvenā ideja ir viņus apstrādāt pret šīm te baktērijām. Tālāk nākamais ir līdzīgs stāsts par zeķiem. Mēs zinām, ka svarīgs ir materiāls, no kā zeķis ir jāskatās. Katram cilvēkam tomēr kādas zeķes patīk vairāk vai patīk mazāk. Mūsdienās ir dažādi, ne tikai kokvilna, ir bambusa šķiedras, kas ir dabīgs, varbūt kādam atkal tieši nepatīk, varbūt ir vilnas zeķes. Nākamais ir, protams, ir tādas uzlabotas zeķes, kuras tiek speciāli piesūcinātas ar tādu vielu, kas, tā kā
šīs te baktērijas tā kā samazina vai iznīcina. Mēs atceramies dažreiz, kad ir kaut kādi speciāli līdzekļi. Bet, protams, ar laiku mazgājoties, viņi izgaro vai paliek mazāk, ja, un līdz ar to tā efektivitāte samazinās. Tāpat tās iet runa par, esam dzirdējuši par sudraba diegiem, kas ir antibakteriāls, ja, tā kā varianti var būt vairāki. Bet lielākais, protams, stāsts varētu būt par zeķu kopšanu, un atceramies, baktērijas iet bojā augstās temperatūrās. Tātad vienīgais variants ir tiešām vai mazgāt ļoti augstās temperatūrās zeķes speciāli, vai pirms mazgāšanas likt karstā, teiksim, uzvārītā ūdenī, vai protams, ņemt zeķes un gludināt. Pie tam gludinot būs tāda interesanta lieta, ja zeķēs vēl būs smirdoņi, tad gludinot tā nāks ārā. Līdz ar to mēs varēsim saprast, ka zeķēs vēl visas baktērijas tā kā nav gājušas bojā. Un noslēgumā, protams, par ko jārūpējās par kājām, ja kājas ir veselas, nav plaisājušas, nav kaut kāda iegriezuma un tam līdzīgi, protams, ka viņas sabojāt dēļ šīm baktērijām ir mazāk iespēja. Bet, protams, tas viss kopā ilgstošs darbs šajos apavos, zeķēs, kuras smird, kurās ir daudz baktērijas, protams, ietekmē gan kājas, gan nagus, gan tam līdzīgi. Līdz ar to regulāra mazgāšana, tur var būt kaut kādi tēju koncentrēti šķidrumi vai vēl speciāli šķidrumi. Varbūt tās ir speciāls šīs te eļļas, kas ir tā kā antibakteriāls, kas varētu pasargāt kājas, speciāli krēmi, kuri tā kā uzklājās virsū, lai šīs te baktērijas tā kā tik viegli netiktu pie mūsu kājām. Tā kā katram ir jāpaskatās, ko viņš dara. Izvēlamies, protams, labus apavus, labas zeķes un kopjam kājas. Tad kopā kaut kas labi sanāk. Ja tikai daram vienu, principā nekas labs varētu nesanākt. Protams, kāpēc ir vajadzīgi tātad purgala aizsardzība tātad darbiem, tad, kad mēs uzmetam kaut ko, uzbraucam netīšām, vai tur ir nepareizi pavelkot palešu ratus, vai tur ir šlīpums, tātad uzbraucam virsū, traumējam purgalus. Diezgan nepatīkama trauma. Parasti nagi, sliktākā gadījumā nonāk nagi nost, viņi ir zili, sāp un, protams, ir grūti veikt darbu. Nākamais ir papēža daļa, līdzīgs stāsts par palešu ratiem. Protams, nepareizi braucot, ejot pa priekšu, nevis blakus, mēs uzbraucam virsū, bet ir vēl dažas citas lietas, kad arī mēs varam papēža daļu satraumēt kaut kur iespiežot starp paletēm vai iespiežoties starp iekrāvēju un paleti. Tā kā arī tam ir svarīgi šie te pareizie apavi. Un pēda ir vairāk, protams, domāts, lai neizdurtos cauri, it sevišķi noliktavas, ja mēs lietojam, un tur blakus ir kaut kādas vecas paletes, kurās ir naglas, tad mēdz būt, kad laiku viņas ir uz grīdas, un netīšām, protams, ejot, mēs varam uzkāpt. Ja ir aizsardzība, šie te aizsarga apavi, S klases aizsarga apavi, tad, principā, mēs uzkāpsim, un nekas nebūs, jo viņi nolieksies, un tā. Ja mēs izmantosim jau vai šos te O klases darba apavus vai parastus apavus, ja, tad izdursies cauri un mēs satraumēsim savu kāju. Tagad nedaudz arī par darba cimdiem un aizsargu cimdiem. Šeit izvēle ir mazāka, šeit ir iespēja vai darba cimdi. Protams, mēs varētu teikt arī cimdi vienkāršie, to, ko Omīte uzada, bet, labi, šeit mēs to izlaižam, tad runājam par darba cimdiem vai aizsargu cimdiem. Arī šīs te lapas ir domāts, lai viņas lietot, lai saprastu, lai atrastu kodējumu un attiecīgi, ja ir svarīgs, mēs izlasītu, ko tas kodējums nozīmē. Nedaudz par to, kas tur šais lapas ir, tad ir izvēle, tie varētu būt darba cimdi, tie var būt aizsarga cimdi, attiecīgā mums ir drošības zīme, šīs te cimdiņi divi, tad mums ir jādomā, kādu cimdi lieto. Protams, vienmēr pareizi tas ir atbildīgā persona, kura iegādājās šos cimdus, un katram ir jāatcerās, ka ja man atnes jaunas cimdus, es drīkstu salīdzināt ar veciem, pastīties šīs te piktogrammas, tam līdzīgi, pastīties cipariņus mazos, un ja tur kāds samazinās, jo parasti uz leju, tad ir problēmas, jo ir augstāks cipariņš, jo it kā ir aizsardzība labāka, bet ja ir mums zemāks, tad, protams, prasīt, kas tad ir noticis, kāpēc, teiksim, ir cimdi, kas it kā ir sliktāki nekā bija iepriekš. Bet, protams, ir nianses, ka tas tā par vienu cipariņu tur varētu pastaigāt, bet principā, katram ir jāsaprot, kāpēc es iegādājos tādus un ne savādākus.
Darba cimdi, tātad vienkārši darbi, principā vairāk tas ir domāts netīrumiem, varbūt kaut kādiem mehāniskām lietām, kur netīšām pieskaros, kur man ļauj, teiksim, nesagriezt rokas, attiecīgi tad sagriežās cimds. Nav nekāda aizsardzība, attiecīgi rokai vai gandrīz nav nekāda būtiska aizsardzība. To, protams, šīs te divas lietas, par ko mēs runājam apaviem, līdzīgs stāsts šeit mēs sīkāk nerunājam. Tas ir par to, ka ir dažādi materiāli, ir dabīgāki, elpojošāki, mazāk elpojoši, protams, jo vairāk mums no mitruma, no ķīmijas jāpasargājas, jo nedabīgāki materiāli mums būs. Un, attiecīgi, higiēna tieši tādā pašā veidā - žāvēšana, dezinfekcija, mazgāšana. Tad ir aizsargcimdi. Atšķirība ir to, ka jau tad parādās šīs te piktogrammas ļoti vienkārši uz cimdiem. Šeit ir viens paraugs, uz cimda jau parādās piktogramma, un attiecīgi mēs tā kā nojaušam tie, kur saprot, ka tā ir mehāniskā aizsardzība, tad viņi jau ir labāki nekā tie cimdi iepriekš, līdz ar to viņi kalpos ilgāk. Attiecīgi, pēc šīm te piktogrammām mēs varam saprast, ka ir dažādi darbi, un attiecīgi šiem te darbiem cenšas piemeklēt šos te cimdus. Vienreiz mēs tiekam galā, kuri cimdi ir vislabākie, kuri ir ērti lokām, ērti satvert, ja vajag, un tam līdzīgi. Un pēc tam, protams, ka mums tad ir vieglāk izvēlēties jau konkrētos cimdus, bet tas neizslēdz iespēju, ka kaut kādā brīdī mēs varam arī pamainīt, atrast atkal jaunus, kur ir foršāki, labāk satverās vai mazāk slīd un tam līdzīgi. Tātad ir jau šī te aizsardzība, kā mēs runājam, gan ar pirkstiem, gan rokai. Dažreiz ir arī paaugstinātas, teiksim, apakšdāma daļā, tā kā tur arī, ja veiksim vajadzīga ķīmija, mēs zinām, tādi ir pusgarie un garie cimdi, ja, tā kā tas viss arī attiecās uz aizsardzību, lai, teiksim, šļakatas šai gadījumā nenokļūst uz ādas jau augstāk. Ir arī betidātājiem līdzīgi cimdi pagarināti, kur, teiksim, no karstuma pasargāja attakām. Gan jau mēs dzīvē esam kaut ko redzējuši, pastīsimies tūlīt dažus piemērus, protams, ne visus, jo tad mums būtu jāskatās ļoti daudz cimdi un jāskatās, kas kuram cimdam ir svarīgs. Un, protams, materiāls un higiēna vēl ar vienu arī uz šiem te attiecās. Ja, protams, viņi ir cauri, tad, protams, mēs nemazgājam, ja mūsdienās, tā kā lāpīšana un tam līdzīgas lietas nenotiek, cimdi ir novalkāti, ņemam jaunus. Šie ir darba cimdi, mēs varētu teikt vienkārši darba cimdi, bet te mēs neredzam, bet principā viņiem ir kaut kāds, es saprotu, uzklājums, jo mēs lasam, ka pamatā ir kokvilna, uzliec virsū ir, tā kā neilons vai ievas neilons, to mēs šobrīd, protams, tā nevaram pateikt ar pārklājumu. Visdrīzāk, ka viņš ir caurspīdīgs kaut kāds, ko mēs tā bildē neredzam. Paredzēts tieši šis pārklājums, lai mēs labi varam satvert, jo, ja būtu, teiksim, tikai adīti vilnas cimdi, pa viņiem slīd priekšmeti, un tāpēc viņiem ir, mēs esam redzējuši, kad ir pumpiņas, ko sauc cimdus pumpainos, arī ir veidoti, lai labāk satvērtu, lai mazāk slīdētu, bet ir, kad ir tas viss tā kā plaukstas daļa ir no tāda speciāla materiāla, vai tas ir nitrils vai butils vai vienalga kāda gumijas daļa, bet, lai palielinātu iespēju, ka mazāk slīd šie te priekšmeti, ko mēs paņemam, līdz ar to mazāk, protams, iespēja uzkrist uz kājām kaut kam. Un, protams, ir kaut kāda aizsardzība saskarā ar to, kad ir viņiem virsū šis te klājums, ir arī mazāk iespēja sagriezties, tā ka šie cimdi kalpos ilgāk nekā cimdi vienkārši adīti. Šie jau ir mehāniskie cimdi, ja tie bija darba cimdi, vismaz uz kodējums tur neparādījās, varbūt tas arī tādiem cimdiem kādam arī būtu, un mēs jau viņus saukt par aizsargcimdiem, tad šiem jau ir parādās piktogramma. Mēs varam tiešām teikt, ka viņi ir aizsargcimdi, principā šiem ir arī lietošanas instrukcija, kur būs šīs te aprakstīts, kas tur ir, un tālāk es vienkārši pēc standartas iekopējis, bet parasti mēs redzam, ka tur apakšā ir pa vecam, ko Latvijā vēl pārdod, ir 4 cipariņi, pa jaunam, tātad pēc standarta ir jābūt 4 cipariem un 2 burtiem. Te apmēram es esmu uzrakstījis, bet principā šajās te lapās, ko es teicu, to tur var izlasīt sīkāk. Mēs, protams, šodien to neskatāmies, tad būtu jāskatās konkrēti darbi, es daru to, un tad skatāmies, vai ir atbilstoši cimdi vai nav, jo vispārīgi tad tur iznāk gara tā saruna. Un, attiecīgi, mēs redzam, ka tam ir mehāniska aizsardzība pret sairšanu, noberzumiem, sagriezumiem. Arī mēs redzam, kad ir cimdi. It kā ar nitrila šo te klājumu mēs redzam, ja tad kaut kāds, es domāju, visdrīzāk nedabīgs materiāls, sintētiski cimdi, tā visdrīzāk būs, un virspusē tur, kur tas pelēcīgais, tas ir šis nitrila uzklājums, ja.
uz neilona, tāda neilona cimdi. Un, viņi, jā, arī slīdība nebūs šiem te cimdiem, bet viņiem vēl papildus arī pret sagriešanos, iegriešanos, tā kā, ja trāpīsies kāds asas priekšmeta malas, viņi visdrīzāk kā rokas pasargās. Šie jau ir cimdi, teiksim, lai jūs redzētu ne tikai mehānisko, jo principā jebkuram cimdam ir mehāniskā aizsardzība un tālāk jau nāk klāt, kādam ir šis te augstums, kā mēs šobrīd redzam, kādam būs karstums, kādam varbūt ķīmija būs un tam līdzīgi. Tad, ko mēs redzam? Šeit mehānikas vairāk neiekopē, mēs jau to tā kā tikko apskatījām, tad šis ir gan augstumu, tātad ir atsevišķs standarts, apakšā mēs varam redzēt, tas ir vispārēji pasargāt vai ķeršanās klāt, vai, teiksim, ķeršanās augstiem priekšmetiem vai augstiem tādiem, tā kā lietām, ja, tā attiecība no šī te standarta mums jāskatās, kurai no tiem cipariņiem, ja, A, B vai C, tur tad būs cipariņi, kuram no šīm cipariņiem ir jābūt augstākam, lai mūsu konkrēto darbu pasargātu mūsu maksimāli daudz, izturīgi, ar gaisa caurlaidību, tā vismaz šeit rakstīts, un nodrošina siltuma izolāciju. Tad mēs redzam arī parasti viņiem virsū ir šī te zvaigznīte, ja, ka mēs zinām, ka cimdi ir paredzēti darbam augstumā vai saķert augstus priekšmetus, lai neapsaldētu rokas. Tā kā tur ir nianses, ja, kad un kurus cimdus kurā gadījumā lieto. Un, protams, ka mēs noskaidrojam, kur ir pareizi, tad pēc tam turpinām viņus lietot, un tā kā lielus eksperimentus varbūt tās neizpildam. Kam cimdi, tātad mehānika dažādu traumām, asiem priekšmetiem mēs kaut kur paķeram, tāpat tās redz ir augstums, ja mēs strādājam, paņemam augstus, teiksim, saldētus, mums jāpārliek, tātad vai, teiksim, kaut kur ārā ilgstoši strādājam, tad ir svarīgi uz šo te cimdiem, kam jau ir šī te izturība pret augstumu. Un tālāk jau, protams, varbūt cimdi, kā es teicu, karstumam, ķīmiskām vielām, bioloģiskām vielām, mēs esam redzējuši, ka ņem asinis mums, ja, tā kā cimdi ir dažādi, un katram no šiem aizsargu cimdiem ir sava būtiskā nozīme, tāpēc viņi ir tik daudz. Tad noslēgumā par no individuālo aizsardzības lietu šodien par aizsarga apģērbu. Tātad mēs tur, protams, arī varam teikt, ka ir apģērbs, darba apģērbs un aizsarga apģērbs, bet šodien mēs to darba apģērbu liekam mierā, ķeramies pie darba apģērba un aizsarga apģērba. Tad arī šīs te lapas, kurās var izlasīt to, kādi mēdz būt, kā tas kodējās, ja ir interese, var palasīt, vai tad, kad saņem šo te apģērbu un tur ir šī te lietošanas instrukcija pieejama, palasam, kas tur rakstīts, kas uz šejienes vispārīgi un saliekam kopā, un ja ir jautājumi, droši uzdodam, lai būtu skaidrs, ko tad es esmu saņēmis. Ja kādam ļauj iegādāties, tad jau tā lieta ir daudz sarežģītāk, katram jāsaprot, ko viņš iegādājās. Tad ir darba apģērba paraugs un aizsarga apģērba paraugs. Šeit vienkārši varbūt tās aizsarga apģērbs ir iekopēts kā atstarojošs, jā, bet viņš tikpat labi var būt ļoti līdzīgs arī šim te pirmajam. Tā kā to var pateikt tikai pēc šī te kodējuma, jā, pēc šīm piktogramām, kā es jau vienreiz teicu. Tātad tik līdz ir zīme, mums ir skaidrs, ka mums ir vajadzīgs kaut kāds apģērbs. Kas vēl būtu jāpiemina, tad, kad mēs runājam par apģērbu, tad mēs runājam par biksēm, vienkāršām biksēm, kas ir ar paaugstinātu vidukli, tā kā šīs pirmās, kas ir labākas vienmēr, kad ir šis te darbs noliktavās, ekspedītoru darbs un tam līdzīgi, būvniecība un vēl citur situācija ļoti līdzīga. Mēs liecamies, stiepjamies un, lai, teiksim, bikses, tā kā neatsektu pliku muguru, tad ir svarīgs ar šo te paaugstinātu vidukli, jo tad mēs tā kā pasargājam muguru no iespējamas apsaldēšanas. Tāpat tās iet runa par šīm te jakām, īsākām jakām, garākām jakām, to visu mēs saucam par darba apģērbu. Protams, arī vienreizējs apģērbs, ko mēs esam redzējuši krāsotājiem, kur uzvalk virsū tādu speciālu vienreizēju apģērbu, ja, kas ir paredzēts vai nu pret šļakatām vai pret kaut ko, jā, lai mēs, teiksim, nenokrāsotu vai nesabojātu šo te pamat darba apģērbs, tad mums ir šie te vienreizēji apģērbi, gan jau kāds varbūt kādreiz ir gājis slimnīcā, tur ir tīri higienas jautājums, mēs uzvalkam tā saucamās tā kā no bahils materiāla šo te apģērbu tīri, lai pasargātos. Tā kā to variantu, kāda ir apģērbi, kombinzoni tajā skaitā, ja tas viss saucās darba apģērbi vai aizsarga apģērbi. Tātad darba apģērbs arī vairāk pasargā no netīrumiem vienkārši darba veikšanai, kur varbūt vairāk ir jāpasargā tīri, tā, kā es teicu, netīrumi, varbūt kāds sagriezums, ja, lai neiegriež dziļi kājās.
Nav būtiska šī ķermeņa aizsardzība, bet kaut kādas materiāls, protams, to nodrošina. Kā mēs šeit redzam, ir kaut kādas uzšūves uz cegaliem no cita materiāla, iespējams, teiksim, nodrošina berzi, ja, kad ilgstošāk, ja mēs strādājam uz cegaliem, viņi, protams, ilgāk izturēs, neizberzīsies caurumi. Bet mūsdienās, protams, kas ir aizsarga apģērbiem, ko mēs skatīsimies, tur mēdz likt arī speciālus aizsargus šos te mīkstos, lai ērti strādāt. Tā kā varianti tajā brīdī, kad mēs runājam par specapģērbu, ir daudz savādāki. Un, protams, materiāls, ko mēs izvēlamies, un higiēna, tāpatās kā mēs runājam, gan mazgāšana, gan žāvēšana, gan dezinfekcija. Tas tam visam ir nozīmes, lai mēs ērti velkātu šo apģērbu, lai viņš kalpotu ilgstoši, ja, jo viņam ir jābūt izžāvētam, ja, jo mitrs apģērbs, mitrs šuves, faktiski ir stārā. Līdz ar to, ja teiksim, velkam otrā dienā mitrs vai no apģērbs vai cimdus vai apaus, mēs faktiski samazinām šo te lietu ilgmūžību. Aizsarga apģērbs viņi ir dažādi, kā jau es teicu, līdzīgi kā tas ir apaviem, dažādām funkcijām kā cimdiem, tāpatās arī apģērbam dažādu attiecīgi vai no augšdaļai vairāk aizsardzību, vai apakšdaļai, vai ceļgaliem, vai elkoņiem. Tas ir jāskatās no konkrētiem darbiem, kuros ir riski un kā mēs šos riskus varam samazināt. Protams, ir būtiska aizsardzība, bet konkrēti tad ir jāskatās, kam viņi ir vajadzīgi. Parasti jau visam ķermenim ir viens stāsts, bet tad konkrētām lietām, kam tur ir vajadzīga. Un tie paši lietas, tātad materiāls un higiēna vēl ar vienu attiecās uz šo te aizsarga apģērbu. Šeit šis nav jāatcerās, tāpēc tas ir, bet te ir tikai daļa no tā, lai katrs saņemot var redzēt, jā, man tāda lieta ir, tas ir paredzēts tādiem konkrētiem darbiem un ar tādu papildus aizsardzību. Protams, apģērbs līdzīgi kā cimdi, arī apģērbs ir svarīgs, tad mehānika, kaut kādi iegriezumi, noberzumi, augstums, ja ir vajadzīgs, tad ir speciāls apģērbs, kas nodrošina siltumizolāciju papildus. Līdzīgs stāsts varbūt ir par karstumu, tur ir kaut speciāls viegli elpojošs apģērbs, ja, lai karstās telpās strādājot. Tāpat par ķīmiju, kur ir šļaksti un tam līdzīgi, ir tad speciāli, pieņemsim, mēs zinām, ka ir tāds gumijotas, kā priekšauti, kur mēs redzam, viņš, teiksim, pasargā. Tāksim, metinātājiem ir speciāli priekšauti no tāda dabīga materiāla, lai attiecīgi nebojātu apģērbu. Tā kā apģērbi var būt arī kārtās, līdzīgi kā cimdi, mēs varbūt nerunājam, kur apakšā ir viena un uzvākam otrs, arī apģērbi var būt kārtās. Apakšā mums ir parastais, bet mēs veicam kādu konkrētu darbu, mēs uzvākam kaut ko virsū vai, attiecīgi apakšā. Mēs šobrīd ir moderni runāt par termoapģērbu, tad var būt situācija, ka mums gan vasarā, gan ziemā ir viens apģērbs, bet ziemā mēs velkam, teiksim, apakšā termoapģērbu, kas mums tā kā dod papildus siltumu. Tikai atceramies, termoapģērbs regulāri jāmazgā, jo tad, kad viņš piesvīst, pirmkārt mēs jau runājam par baktērijām, kas nav labi, bet viņš arī zaudē savas īpašības. Ja, tātad termoapģērbs faktiski ir vienreizējs apģērbs vienu dienu. Faktiski pareizi būtu kā pēc teorijas, tad vienu dienu vakarā man viņš būtu jāmazgā. Bet viņi no plāniem materiāliem parasti viņi diezgan ātri izžūst un ir iespējams lietot pēc kāda laika. Tāpat tās mums bija šīs bikses labi atstarojuši, tā kā redzam risku un meklējam pretī atbilstošāko. Protams, ņemot vērā to, lai neiesvīst, jā, lai ir ērti kustēties, tā kā visas tādas lietas, diezgan daudz lietas ir jāņem vērā tad, kad mēs izvēlamies. Ķeramies pie smagumiem. Smagumiem šodien vairāk par tiem pamat nosacījumiem, jo tie it kā ir visiem zināmi, vienkārši, bet reizē ļoti, ļoti grūti atcerami, vai cilvēkam ir grūti atcerēties šīs te pamatlietas, tāpēc mēs viņas atkārtojam. Pirmais tātad princips ir to, ko varam nenest, to maksimāli pārvietojam ar kaut kādiem ratiņiem. Vai tie ir šādi ratiņi, vai palešu ratiņi, vai iekrāvējs, elektrotur vai auto iekrāvējs, bet praktiski ejam uz to, ka smagumus maksimāli maz pārvietojam. Ja pārvietojam, tad liekam uz paletēm un tālāk jau pārvietojam attiecīgi ar palešu ratiņiem jau uz šīm te paletēm. Arī automašīnās liekam iekšā, izmantojam to saucamo paletēšanas principu, tā viņš saucās gudri.
Otrs, kas ir grūtākais darbs mūsdienās un ļoti daudz grēko, tas ir tieši pie šīs te savākšanas. Tātad mums varētu būt vai nu šīs te paceļamie ratiņi, vai ir speciāli ratiņi, ar ko mēs varam. Ir speciāli galdi ar domu, ka mēs, teiksim, savācam. Ir speciāli ratiņi tādi paaugstināti, kur mēs, ja strādājam kaut kādā noteikta augstumā, mēs varam uzlikt, nu, tā kā gandrīz taisni. Tūlītās pastīsimies bez ķermeņa rotācijas un tālāk jau tad likt uz šiem te speciāliem ratiņiem un savākt tādā veidā, maksimāli turot muguru taisni. Tas ir tas princips, kas šeit ir, ka mēs izdarām visu, lai maksimāli maz locītu muguru turētu taisni. Un, protams, izslēdzam rotāciju, jo tā vēl papildus ne tikai nepareizi pārvietojot, bet rotācija, nu, tā kā dara pāri mūsu mugurai, sevišķi tiem, kam sāp muguras, ir ļoti, ļoti svarīgi ievērot šos te pamatprincipus. Tālāk ir noteikums, tātad, ja mēs, tas, ko es teicu, ja tad, ja varam, strādājam vienā augstumā un izvairamies no ķermeņa rotācijas, ja, jo tādā veidā bojājam arī šo te mugurkaulu un mugurai ļoti nepatīk. It kā no malas izskatās jocīga kustība, bet principā, nu, paņemam un ar kājām pārvietojamies uz to, bet principā darbā cenšas izvairīties no šīm te pārlikšanām, tāpēc ir šie te rullīšu galdi un tam līdzīgi, lai cilvēks tur vispār nebūtu, jo principā no, nu, tāda diezgan bezjēdzīga kustība šo te, pie tam diezgan slikta veselībai. Ja ceļam un pārvietojam, tad ceļam ar taisnu muguru, ceļam ar muskuļu spēku, ar iegurņa spēku, ja, un līdz ar to izslēdzam iespēju satraumēt muguru. Bet tas ir pie nosacījuma, ka mums ir šie smagumi. Principā iet runa tur par 3-5 kg, vīriem tur 5-7-8 kg, bet ne vairāk. Ikdienišķā lietošanā sievietēm virs 5, vīriem virs, nu, teiksim, 8-10 kg nevajadzētu pārvietot, jo, ja mēs, protams, pārvietojam pareizi, tas jau arī ir noslodzi, bet ja mēs vēl nepareizi paņemam un nepareizi noliekam, tad, protams, tā mugura tiek bojāta ļoti būtiski. Ja paceļam, kā jau es tikko teicu, ceļam ar kā pirmajos attēlos, tātad ar šo te iegūdņa daļu, tā kā tāda atsparītie hop, pieliecamies un uzreiz ar inerces spēku nākam tā kā atpakaļ, ja drīkst izteikties. Protams, to nav jādara ātri, jo tad ir sitiens mugurai. Nekādā gadījumā neceļam ar muguru, jo tad mēs šīs te skriemeļa starpas, ja, tad tiek nospiestas un kaut kādā brīdī, kad ir galīgi liela slodze, varētu būt, nu, nepareizi noslīd un tad ir muguras sāpes, ja, un tam līdzīgi. Un atceramies, ka nekādā gadījumā ceļot neliekam vēl rotācijas klustību klāt, ja, tad tajā gadījumā tas jau ir jau N kārtas sliktāk mugurai. Izvairāmies no tādiem smagumiem, tāpēc domājam, kā mēs, vai nu tās ir kastes speciāls, kurās mēs liekam šādus te, vai kastes, kuras ir viegli pacelt vienu kasti, nevis divas, ja, lai arī nebojātu šo te muguru, bet praktiski izvairāmies no tādiem smagumiem, kuri var, nu, tā kā mainīt smaguma centru, tāpēc arī ļoti augstas, nu, grēdas nenesam. Ja, 1-2 kastes, ja tās ir, nu, normālas kastes, es nerunāju tur kastes, kur ir metru reiz metru, ja, tās jebkurā gadījumā cenšamies ar paletēm, ja, bet, nu, teiksim, ja tur ir, nu, pārvietošanas kastes 20 cm augstas, 25, nu, 2, tātad 50 cm, pēc pusmetrs mēs redzam pāri, mēs arī varam kontrolēt tur, kur mēs ejam, zinām, kur ir pakāpieni, lai nevaram pakrist, ja, bet nekādā gadījumā nenesam tādas, kas aizsadz mūsu skatu, jo tas jau papildus ir jau bīstamībā, ko mēs nevarēsim izmainīt. Ja ir iespējams sadalam, tad nesam divās rokās, nevis abus vienās rokās, bet divās, un paceļot, tad atceramies par šo te taisno muguru, nu, maksimāli, cik nu varēja jums iekopēja kādu paraudziņu. Ļoti, ļoti liels, kurus nav iespējams, un tam līdzīgi, nu, tad ņemam spēkus vairākus, bet, protams, atceramies par šo te pareizo pārvietošanu, nevis ar muguru, bet ar kāju, nu, un šo te dibena spēku, ja mēs tā drīkstam teikt.
Un, protams, ka šis ir tāda ideja, ko izmanto dažās noliktavās un ne tikai arī ražošanās, kur iekšēji savā uzņēmumā. Un, protams, ja mēs piegādājam savas preces, to var izmantot, tad izmanto mazas paletes, kuras pat būtības ir vieglas. Attiecīgi mums ir vieglāk uzkrāmēt vienam klientam esošu pasūtījumu, un tad arī mums ir mazāki ratiņi, ir speciāli ratiņi, kas ir mazākām paletēm. Mums ir vieglāk viņi arī gabarītos, vieglāk, ērtāk braukt pa noliktavu, ērtāk samainīties, ja notiek intensīvs darbs uzkraujot. Jā, tā kā tāds ir variants, kad ir, kuri izmanto, un es varu pateikt, ka tur ir ļoti daudz priekšrocības. Nav jāliecās arī ļoti tālu, lai paņemtu preces, jo mazāks paletes, jo vieglāk tas ir. Viņas var būt gan koka, gan citādāk, gan plasmasa mūsdienās ir redzēts, bet tas ir viens no veidiem, kā varētu domāt, lai samazinātu šos te smagumus un arī tai skaitā slodzi uz muguru. Nu, un šeit ir daži nelabi darbi ar norādi, kuras vietas tā kā bojājās. Atceramies, arī augstu nestiepjamies, ja, kas varbūt noliktavās ir raksturīgi. Tāpēc ir šis te darbs noliktavā vislabākais ir nevis tajā apakšējā plauktā, kas ir uz zemes, bet tajā nākamajā, kas ir ap no metra līdz 2 metri, ja, un tālāk jau virs 2 metriem, tālāk jau jāizmanto trepes. Tāpēc ir šie te parasti, kad, ja notiek vākšana, tad vākšana notiek, faktiski 2 stāvos. Protams, ja tās preces ir saliktas, mazākos plauktos, tad stāvu skaits varētu būt nedaudz vairāk. Bet visa galvenā ideja, kas mums ir jāatcerās, un tad mēs beidzam ar smagumiem, jā, kā vakarā nedrīkst mugura sāpēt, nedrīkst arī sāpēt citas daļas. Ja mums ir kaut kāda noslodze, smagums, sāpes, mums ir jāsaprot, ko mēs darījām nepareizi, ko rītdien jādara labāk. Protams, visi pāri ir tātad neliela atpūta. Protams, tie, kas brauc ar mašīnu, nosacīt varētu teikt, ka atpūšās tajā brīdī, kad brauc, bet arī sēdošs darbs, tā kā veicina problēmas ar muguru, ja, jo tajā gadījumā, ja mēs salīdzinām divus biroja darbinieku, kuram ir sēdošs darbs un varbūt nepareizs darbs, jā, tur ir savas statiskās slodzes, kas ir lokāliem muskuļiem, jā, arī, bet, teiksim, braucot, mums ir sēdošs darbs, lokālie muskuļi, tad rokas noslogojās, jo mums ir jāstūrē, bet nāk papildus klāt vibrācija, kas, tā kā visu laiku sit nedaudz mugurkaulu, ja, un līdz ar to tas ir sliktāk. Jā, tā kā, tas ir vienmēr jāatcerās. Bet tās jaunās tendences, kas ir un ko iesaku, tātad uzņemam mazu video ar to, ko es daru, nevajag lielu, lai cilvēki redz. Tātad šis ir vairāk domāts fizioterapeitam un aizējam uz konsultāciju pie fizioterapeita, paprasam 5-10 vingrojumus, ko mums vajadzētu darīt, lai mēs, teiksim, varam nostiprināt šos muskuļus. Atceramies, strādājot loliktavā vai piegādājot preces, mēs tā kā, jā, trenējamies, bet tas nav tāda veida, mēs vairāk tā kā noslogojam noteiktas daļas muskuļus. Savukārt šie vingrojumi būtu atkal, lai mēs vispārīgi uzturētu savu muguru un rokas, un kas tajā konkrētā amatā ir svarīgs, tādā labā stāvoklī, lai viņas varētu strādāt. Un noslēgumā par ugunsdrošību. Tātad skēma visa, tas ir zinām, tad dzirdam trauksmi, tātad pārtraucam darbu, ierobežojam svaiga gaisa pieplūdi, ja to mēs varam izdarīt un mēs tur atrodamies, jo ugunim ļoti patīk svaigs gaiss, jā, vai pareizāk sakot skābeklis, kas veicina degšanu. Tad evakuējamies, izmantojam galveno rezervu seju un skatāmies, kur ir papildus rezervu seja, ja mums tāda ir nepieciešama, jā. Un atceramies, ka no pirmā stāva pa logu mēs drīkstam kāpt ārā, sākot ar otro un tam līdzīgi tas jau kļūst bīstami. Un pulcējamies tātad vietā. Ja mēs aizbraucam uz veikalu un noskan signalizāciju, tad mēs izējam ārā, paskatāmies, ja mēs esam beiguši darbu, mēs drīkstam braukt prom. Ja, teiksim, mēs esam pateikuši šim te veikalu vadītājiem, vai pie kā mēs esam atbraukuši, ka es esmu darbu pabeidzis un braukšu projām. Ja es darbu neesmu pabeidzis, kaut kas nav izdarīts, tad, protams, es sagaidu, kad saņem šī visa informācija, ka drīkst atgriezties, un tad mēs turpinam šo te darbu no tās vietas, kur mēs apstājāmies. Ja redzam dūmus vai aizdegšanos, tad, protams, pirmais mēs zvanam ugunsdzēsējiem,
bet tur ir jāskatās, it sevišķi tie, kur atrodas ārpusē veikalā, labāk, protams, ir lūgt to darīt citiem, jo viņi tad zina adresi. Protams, ir mūsdienās variants, ka mēs varam piezvanīt un teikt, lai adresi viņi nosaka pēc mūsu telefoniem. Mums ir šī te 112 aplikācija, ir ieslēgts GPS signāls, teorētiski viņi to varētu noteikt. Bet, no otrs variants ir, protams, atrast kaut kādas evakuācijas plānus, bet šobrīd evakuācijas plāni nav visos objektos. Viņiem ir jābūt publiskos. Teorētiski veikalos būtu jābūt šīm te, bet ja viņas iespējams nav lieli, visādas situācijas var gadīties. Ja, kamēr mēs zvanam ugunsdzēsējiem nostrādā trauksme, tad poga mums nav jāspiež, bet, ja, teiksim, mēs ātri zvanot atrodam šo pogu, mēs nospiežam pogu, attiecīgi izdzenam šos te cilvēkus ārā, jo tas faktiski ir divas galvenās lietas, ja mēs redzam dūmus vai aizdegšanos, tad izsaukt ātro palīdzību un izdzīt visus cilvēkus ārā. Un tad, kad mēs to esam izdarījuši, tad mēs evakuējamies paši no telpām ārā, un tur ir līdzīga situācija, pulcējamies, attiecīgi, ja mēs redzējam degšanu, mēs droši drīkstam pieiet pie atbildīgās personas vai pie uzņēmuma vadītāja, teikt, tur telpā tādā un tādā es biju, bija dūmi vai nebija dūmi daudz vai nebija daudz, vai dega griesti vai siena, ko tad es konstatēju, ja tiešām to es redzēju. Bet, protams, ka parasti, ja mēs aizbraucam pie kāda, tur būs vēl kāds cits cilvēks. Tātad 4 vienkāršas situācijas, par kurām šoreiz es gribēju, lai mēs padomājam. Tad pirmā par to evakuāciju, tad atceramies, ko mēs vienmēr esam runājuši. Tātad kāpt ārā pa logiem drīkst no pirmā stāva. Ja? Protams, ir dažādi augstāki stāvi, zemāk, bet parasti sliktākā gadījumā lecot ārā mēs tur kaut ko varbūt kājās salauzīsim un tam līdzīgi. Tāpēc šis ir tas vienmēr ārkārtas situācija. Mēs meklējam durvis, ejam pa durvīm. Bet, ja tiešām ir varianti, ka mēs netiekam ārā un mēs redzam, ka tur ir sadūmojums, dūmos iekšā skriet nevajag, ja mēs tiešām redzam, ka mēs un zinām, ka mēs varam izskriet, mēs izveidojam no apģērba tādu kā respiratoru, tad paceļam apģērbu augšā un aizturam elpu un skrienam cauri, ja tā vajag. Bet, ja mēs redzam, ka tas ir bīstam, mēs nezinām, kur mēs nokļūsim, jo, ja būs sadūmojums, mēs saindēsimies ar dūmiem, labāk šādos gadījumos neskriet cauri, ja mēs nezinām, uz kurienu un cik tālu tas viss ir. Ja, protams, mēs to varam minūtes laikā, jo netrenēta elpa parasti minūti mēs varam aizturēt, tad mēs varam paņemt šo te apģērbu, mūsu darba apģērbu, pacelt augšā, veidot tādu kā savu veidu respiratoru, bet atcerieties, ka viņš nav klasisks, tātad tvana gāze vai kaut kas sadegošs, tā paties cauri, līdz ar to mums ir jāsaprot šī minūte, kad mēs varam aizturēt telpu, mums ir jātiek cauri. Ja mēs nevaram, mums ir jāmeklē citi varianti, ir, protams, variants iebūtēties kādā telpā, aiztaisīt visas šķirbas, bet ar domu, ka mums, teiksim, tad mēs dodam ziņu, ka mēs tur esam iebūtējušies. Bet piegādājot preces, parasti tās ir noliktavas, un līdz ar to tur ir vairākas pieejas, un parasti problēmas ar šo nav. Bet galvenā ideja, tātad atceramies no augstākos stāvos par otro, īsti ārā nelecam, tad gaidām palīdzību maksimāli ilgi, un ja tiešām tur jau sākās galīgi problēmas, un mēs redzam, ka mēs sadegsim, tad ir cits stāsts, ka mēs kliedzam, un lūdzam palīdzību, un pašā pēdējā brīdī. Bet mēs zinām, jo no augstāka leca, jo lielākas problēmas būs. Par aparātiem, tātad tie aparāti, kuri tur ir, parasti es neesmu praksē redzējis, ka būtu vairākas. Jā, teorētiski var būt pulvera un okskābās gāzes, tad mēs varētu saprast, ar kuru tad vajadzētu dzēst. Bet parasti mūsdienās Latvijā izmanto šos te universālākos, kas ir pulvera, un tad mēs attiecīgi, ja gribam, mākam, tad veicam šos te dzēšanas darbus. Ja nemākam, tad labāk dodamies ārā, un tā būs drošāk, jo mums vienmēr ir daudzi varianti, vai mēs pareizi dzēsim. Jo bijuši gadījumi, ka cilvēks ir dzēsis nepareizi un ir radusies vēl lielāk. Vai nav piedūmojums liels, lai mēs nesaindētos, vai mēs, protams, palaiž šo aparātu pareizi, jo pareizi ir sākt no kādiem 5, 4, 5 metriem un iet tuvāk, mums faktiski 30, 40 sekundes, un viss aparāts ir tukšs, pie tam aparātu nedrīkst nomētāt tur pa kājām, jo nedod Dievs ugunsdzēsēji aizķersies vai vēl kāds, kurš dzēsīs. Tāpēc viņš ir jāņem līdzi vai jānoliek pie sienas, lai nedodies kāds netīšām neaizķerās, nenokrīt, pēc tam nesaindējās un problēmas ir vēl lielākas.
Ja noskan trauksme, mēs evakuējamies vienmēr arī tad, ja mums it kā būtu pārliecība, ka tā nav tā trauksme, kuru mēs gaidām. Jā, tāpēc ir šīs balss izziņošanas sistēmas, kur ir skaidrs, iestrādājās balss izziņošanas sistēma, mēs dodamies ārā. Trauksmes var būt dažādas. Varbūt signalizācija, varbūt ugunsdzēsības trauksme, varbūt tur, teiksim, servera telpā ieslēdzās kaut kāda trauksme par karstumu. Jā, bet principā atceramies, trauksmes ir tāpēc, lai mēs rīkotos, un visdrošākais ir iet ārā. Izējām ārā, konstatējam, ka nekas nav. Pārjautājumi, vai drīkst atgriezties un turpinām, teiksim, darbu, ja mēs runājam tādā gadījumā. Bet trauksme vienmēr viņu nedrīkst ignorēt. Protams, ja aizdegās automašīna vai mums ir aizdomas, kad viņa varētu aizdegties, ja tas pareizā situācija būtu nevis mēs palīdzam, bet, ja varam, braucam, mēs blakus stāvam automašīnai, mēs braucam tā kā prom tālāku gabalu, un tad, kad mēs esam kādus 10-20 metrus tālāk, mēs varam meklēt savu ugunsdzēsības aparātu un iet palīgā. Ja mēs runājam par iekšdedz dzinēju, tur, ir variants, kad var nodzēst, ja it sevišķi ar 2 aparātiem, protams, lielāka iespēja, jo šie mazie aparāti tie ir 10 sekundes, faktiski 2-3 pūtieni un viss, bet, ja būs 2, tad attiecīgi būs lielāka iespēja šīm dzēšanas darbiem. Bet elektroautomašīnām, ja jau tiek ugunsgrēks vai dūmi līdz šiem te akumulatoriem, tad tā aizdegšanās un tās lietas notiek ļoti ātri. Te viena situācija, kur mēs redzam, ka notiek šī te degšana vienai elektroautomašīnai ļoti ātri, jo iekšā pie akumulatoriem ir šie te šķidrumi, kur ļoti ātri aizdegās, un pēc tam jau, protams, nodzēst tur nav. Tāpēc tajā gadījumā, ja mēs redzam, arī ja cilvēkam pasakam, lai netuvojās, jo šobrīd nav īsti tādi varianti un līdzekļi, kā to varētu nodzēst. Lai mums forša dzīve drošā darbā, ja ir vajadzīgi kādi jautājumi, droši vajag atrast mani. Visādi citādāk, paldies, atrodam instruktāžu žurnālu un uzliekam parakstu gan par ugunsdrošību, gan par darba aizsardzību.